hei, šodien parunāsim atkal bišķiņ par Templars Gears, gan jau kādam vēl nav apnicis, bet mums patīk. Tātad šodien par jostām, uz vietas ir veikalā divas, tāpēc parunāsim par divām, Templars Gears bišķi vairāk, kādreiz varbūt arī tās parādīs. Mums ir mazāks, bišķiņ kompaktais battle belts un lielais, ko es gan saukt par frag beltu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mums ir iekšējais nodalījums, kurā mēs varam ielikt kevlāru, vai aramīdu, vai, īsāk sakot, mīksto bruņu elementu. Tātad to padarot par blast beltu. Iekšā nav, protams, uzreiz veikalā te mums ir parastais inserts priekš stabilitātes, cietais polimēra. Bet mēs varam to izņemt un ielikt iekšā kevlāra insertu. Šajā to mēs nevaram izdarīt, šī ir vienkārši mazais belts. Principā abi ir diezgan līdzīgi, mums ir lasercut mole no ārpuses, mums ir lūpi pie priekš piekaras sistēmas, padarīt to par plecu jostas sistēmu, tā saucamo, funkcionāli viņi ļoti līdzīgi. Te mums ir mazāki nodalījumi priekš jostas, ko izvilkt uz āru. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Abiem tāda funkcija ir. Tas ļoti labi, jo mēs varam, uzkarināt pistoles maksti vai naža maksti, jebko, kas ir karājās, uz jostas cilpas, mēs to varam izdarīt, jostu izvelkot vienkārši caur vienu nodalījumu uz āru. Šeit iekšā mums ir ērmešs, kā redzam. Šeit ir, tas nav velūrs, bet tas pats loopfields, tā saucamais, kas stiprināsies pie hook jostām velcro, tātad papildus stabilitātei. Mīkstais paddings te nav praktiski galīgi nav. Bišķiņ ir, bet var arī izmantot kā standalone jostu, tā tad nav problēma. Bet papildus tas, ka, ja mēs negribam izmantot tātad plecu sistēmu, mēs varam piestiprināt pie velcro, viņa labāk turēsies, mums neslīdēs apkārt tik ļoti. Viņas gan ir anatomiski iegrieztas, tāpēc tik traki viņas neslīdēs, viņas tāpat diezgan labi piegulēs ķermenim un apkārt neslīdināsies un neslīdēs nost. Ir jostas no ražotājiem citiem, kas ir vienkārši taisnas, tas tik labi neturēsies, jo viņas vienkārši slidināsies apkārt. Tātad bišķiņ par lielo jostu vairāk. Tātad abām jostām principā ir vienāds laukums ar moli, tātad webbingu. Pals, tā saucamo pareizāk, Šī vienkārši mazāk izmēra. Arī liels bonus Templars Gearam, kas gan ir, labajiem ražotājiem visiem principā ir, jostām ir dažādi izmēri. Ir ražotāji, kas piedāvā vienu izmēru jostu un, sievietes arī mums dienē, mazāki vīrieši, lielāki vīrieši. Viņi var izvēlēties jostu savam izmēram. Abām stiprinās tātad plecu sistēma. Mums uz veikalā uz vietas ir divas. Mums ir X sistēma, tāda pavisam plāna. Tātad šī mazāk traucēs, vairāk muguru elpos, bet šī ir tikai plecu sistēma. Tātad te mēs varam gan uzmantot kaut kādu mazāku pauču, vai, vadus izvilkt cauri hidrācijai vai komunikācijām, bet pavisam primitīvi tāda nekā īpaši tu neuzmontēsi, izņemot uz pašām plecu siksnām. X sistēma ir ok. X sistēmā ir viena problēma ar mazāk būdīgiem cilvēkiem. No pleciem mēdz noslīdēt, jo viņa ir X sistēma, viņa mēdz slīdēt nost. H sistēma tipa, šī gluži nav, tā ir tāda vairāk vienkārši pilnā mugura, bet labāk, ja jums ir mazāki pleci, jūs šaurāks, sievietes, labāk ņemt šādu, jo viņa neslīdēs jums nost no pleciem. Parādīšu otru tagad sistēmu. Šī ir tāda tomēr advancētāk. Te mums ir muguras panelis, kur varam piekārt hidratoru vai vēl kaut ko. Pārsvarā tas būs hidrators. Arī šo var uzvilkt zem vestes, nav nekāda tāda īpaša problēma. Viņš vienkārši mazāk bišķi elpos un būs tas varbūt hotpoints bišķiņ uz muguras, bet var principā lietot arī zem ekipējumu. Protams, abus var vilkt arī pāri ekipējumam. Tas būs, ja vestei nav nekas uz muguras, labāk tomēr viņus vilkt pāri, vesti būs bišķiņ grūtāk novilkt, nenoņemiet jostu, bet mēs principā varam viņus tāpat kā bikšturus nolaist un noņemt to vesti un atkal uzlikt atpakaļ jostu. Mums paliek
uz ķermeņa. Jo jostu mēs principā, mācībās mēs viņu ņemam nost, teiksim, kaujas apstākļos, jūs zināt, ešaloni, ekipējuma josta mums praktiski vienmēr paliek uz ķermeņa. Tas ir mūsu pēdējais ekipējums, ko mēs noņemam, jā, jo tur mums ir viss vitālais parasti, ko mums vajag, jā. Tātad 3 ešalonu sistēma, tie, kas zina, tie, kas nezina, tātad mugursoma, uzkabe un josta. Jā, josta ir pēdējais, ko mēs noņemam vienmēr. Tātad mugursoma no sākuma, uzkabe pēc tam un tad pēdējais ir josta. Tā. Abām jostām ir tātad šitais hard inserts polimēra, jā, viņas abas ir diezgan cietas. Šī pat, es teiktu, ir cietāka. Tātad tas ir ļoti pozitīvi, ja mēs montējam ļoti daudz kaut ko lielu svaru, un šī ir tā atšķirība no Ronin jostām, jā, mazajām, plānajām, ka uz šīs mēs varam uzmontēt ļoti daudz, teiksim, pilno komplektu, kaut vai 8 magazīnas. Tātad abām jostām ir tā saucamais 4-point harness 4 punktos, tātad stiprinās. Ar to jāuzmanās, ja mēs pērkam no Templars Geara, viņiem ir visiem šī sistēma. Ja mēs pērkam no cita ražotāja, ir kam ir 6 punkti, ir kam ir 3 punkti, teiksim, 4 ir tāds labs vidusceļš, jo 6 bišķiņ overkills, manuprāt.